cilvēki, kuri saka, es esmu brīvs, bet patiesībā viņi nespēja pārtraukt to, kas viņus tur. Dārgā draudze, šodien mēs skatīsimies uz vienu ļoti tādu spēcīgu stāstu no Bībeles, un mēs turpinām mūsu svētrunas sēriju Jēzus saruna ar vairākiem cilvēkiem no evaņģēlijiem, ar kuriem Jēzus satiekās. Un tā būs diezgan gara raksturvieta šodien, un kādiem no jums iespējams arī izklausīsies diezgan radikāla, tāda līdz galam varbūt neizprotama, bet mēs ticam, un arī es ticu, ka Dieva vārds ir īsts, tas ir reāls un tas ir dzīvs. Lasīsim no Marka evaņģēlija 5. nodaļas, no 1. līdz pat 17. pantam, diezgan gara raksturvieta. Jūs variet sēdēt, palikt arī sēdus. Un tie nonāca viņpus jūras, Geraziešu zemē, un viņam no laivas izkāpjot tūdaļ nāca pretīm no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu, kam bija sava mītne kapos, ko neviens nevarēja ne ķēdēm saistīt, jo tas pinekļiem un ķēdēm daudzkārt bija sasaistīts. Bet viņš salauza ķēdes un sarāva pinekļus, un neviens to nespēja savaldīt. Un tas bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos, brēca un sita sevi ar akmeņiem, bet Jēzu no tālienes ieraudzījis, tas skrēja un metās viņu priekšā zemē. Un brēca ar stipru balsi un sacīja, kas man ar tevi, Jēzu, tu Dieva visu augstākā dēls? No Dieva puses lūdzu nemoki mani. Jo viņš uz to sacīja, tas ir Jēzus, izej tu nešķīstais gars no tā cilvēka. Un viņš tam jautāja, kāds tev vārds? Un tas viņam saka, vārds man Leģions, jo mūsu ir daudz. Un tas viņam ļoti lūdza, lai viņš neizdzītu tos no tā apgabala, bet tur pie kalna liels cūku pulks bija ganos. Un tie viņu lūdza, sacīdami, sūti mūs cūkās, ka tanīs ieskrienam. Un viņš tiem to atļāva, un nešķīstie gari izgājuši, ieskrēja cūkās, un cūku pulks no krasta iegāzās jūrā. To bija ap 2000, un tās noslīka jūrā. Un viņu gani bēga un stāstīja to pilsētā un uz laukiem, un tie izgāja raudzīt, kas noticis. Un tie nāk pie Jēzus un ierauga ļauna gara apsēsto, tur sēžam, apģērbtu un pilnā prātā. To pašu, kam tas leģions bijis, un tie izbijās. Un tie, kas to bija redzējuši, viņiem stāstīja, kā ļaunā gara apsēstam bija noticis un par tām cūkām. Un tie sāka viņu lūgt, lai no viņu robežām izejot. Pielūksim. Kungs, Dievs, paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu runā arī šodien. Un Dievs, atver lūdzu mūsu sirdis, lai mēs ne tikai dzirdam, bet arī to saprotam. Rādi mums patiesību par mums pašiem arī, Dievs, un par Tevi. Vādi Tēvs mani lūdzu šajā svētrunā, Dievs, kad vadi mūs arī visus, lai mēs piedzīvojam Tavu brīvību. Jēzus vārdā es lūdzu. Āmen. Ir cilvēki, kas saka, es esmu brīvs, bet patiesībā viņi nespēja pārtraukt to, kas viņus tur. Rakstu vieta un teksts un notikumi ir par cilvēku, kurš bija pilnīgi salauzts. Par cilvēku, kurš nebija brīvs. Par Jēzu, kurš nāk un visu izmaina. Bet pirms tam īsi arī apskatīsimies tas, par ko mēs pagājušā svētdienā runājām, jo tas sasaistās arī kopā ar šīs dienas svētrunu. Mēs dzirdējām, kad Lukas sludināja par sekošanu bez nosacījumiem. Un skatījāmies uz Jēzus sarunu ar 3 cilvēkiem no Lukas evaņģēlija. Viņi visi gribēja sekot Jēzum, bet katram bija savs bet. Viens saka, es sekošu tev, bet vispirms. Otrs saka, ļauj man vēl. Un mēs dzirdam attaisnojumus. Un vēl kāds skatās arī atpakaļ.
Un Jēzus saka, sekošana nevar būt ar nosacījumiem. Un ja mēs esam godīgi pret sevi un raugāmies uz sevi un savām pārdomām un dzīvēm, tad arī mūsu ticībā bieži ir šis bet. Bet varbūt ne tagad. Ļauj man rītdien. Es vēl mazliet padomāšu. Un šodienas stāsts parāda vēl tādu vēl dziļāku patiesību. Nevis cilvēku, kurš saka, es gribu sekot, bet par cilvēku, kurš pat nav spējīgs sekot. Jo viņš nav brīvs. Pagājušā svētdienā mēs dzirdējām seko bez nosacījumiem, bet šodien mēs redzam, bez Jēzus tu pat nevari būt brīvs, lai sekotu. Un es jums vēlos uzdot vienu jautājumu sākotnēji. Jums nav jāceļās kājās un jāatbild. Kas mani tur? Kas mani tur un kas man neļauj dzīvot brīvi ar Dievu? Un ar šo jautājumu arī mēs iesākam šodien mūsu svētrunu. Un tas ir par cilvēku, kurš nebija brīvs, nespēja sev savaldīt un kuram neviens vairs nevar palīdzēt. Izlasīsim vēlreiz pirmos 5 pantus no Marka evaņģēlija 5. nodaļas 1. panta. Un tie nonāca viņpus jūras Geraziešu zemē, un viņam no laivas izkāpjot tūdaļ nāca pretim no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu, kam bija sava mītne kapos un ko neviens nevarēja ne ķēdēm saistīt. Jo tas pinekļiem un ķēdēm daudzkārt bija saistīts. Bet viņš salauza ķēdes un sarāva pinekļus, un neviens to nespēja savaldīt. Un tas bija vienmēr naktīm un dienām, kapos un kalnos brēca un sita sevi ar akmeņiem. Un Bībele šo cilvēku skaidri apraksta. Viņš dzīvo kapos, viņš kliedz, viņš pats sevi ievaino, un neviens viņu nespēja savaldīt. Viņš nav brīvs. No malas tas izskatās diezgan ekstrēms gadījums, un es nezinu, vai kāds no jums ir tādu cilvēku sastapis savā dzīvē. Es personīgi neesmu, un es nevaru arī atcerēties. Un mēs varam domāt šodien, tas nav par mani, tas šodien nav par mani, šis stāsts nav vispār par mani. Bet ja mēs nedaudz padomājam šodien un apstājamies no tā dzīves skrējiena un ritma un paskatāmies dziļāk, tas nav tikai stāsts par vienu cilvēku, tas ir stāsts par cilvēkiem vispār. Šis cilvēks, viņa dzīvesvieta ir starp mirušiem, kapos, viņš ir viens, viņš ir izolēts, viņš cieš un pats vairs nespēja vispār sevi savaldīt. Un vai tas nav tas, ko mēs arī redzam šodien? Varbūt ne tik ļoti ekstrēmi, bet līdzīgi. Šeit pat arī starp mums, tur, kur mēs dzīvojam, Latvijā, varbūt starp kādiem no mums zināmiem cilvēkiem, ir cilvēki, kuri saka, es visu kontrolēju, bet nespēju pārtraukt to, kas visu laiku viņus velk atpakaļ. Ārēji dzīvo normālu dzīvi, bet iekšēji ir nemieris, trauksme, tukšums, mēģina sevi salabot, bet atkal un atkal iekrīt tajās pašās lietās. Ir cilvēki, kuri ir atkarīgi, ievainoti, dusmīgi, noguruši, un viņi paši sev saka, es tikšu ar to galā, bet patiesībā viņi netiek ar to galā. Un tieši to mēs arī redzam šajā cilvēkā, kas skrien pretī Jēzum. Viņš ir zaudējis pilnīgu kontroli, viņš ir saistīts, viņš cieš. Draudze, brīvība nav tas, ka tu vai es varu darīt to, ko mēs gribam, vai es gribu. Brīvība ir tas, ka es neesmu vergs tam, kas mani tur. Brīvība nav tas, ka es varu darīt to, ko es gribu. Brīvība ir tas, ka es neesmu vergs tam, kas mani tur. Un ja mēs esam godīgi pret sevi, ja mēs esam godīgi pret Dievu, un katram no mums var būt kaut kas, kas mūs tur un ierobežo, tie ir mūsu ieradumi, tās ir mūsu domas, bailes, tas var būt arī mūsu grēks. Lietas, no kurām mēs paši vispār netiekam ārā.
Un tieši šeit šis stāsts arī kļūst diezgan personīgs. Jo tas vairs nav tikai par to vienu cilvēku Marka evaņģēlijā. Tas kļūst par jautājumu jums pašiem un man. Kur es neesmu brīvs? Jūs ziniet, kādu no jums zina manu stāstu? Man atgriešanās pie Kristus notika apmēram 27 gadu vecumā. Līdz tam es dzīvoju dzīvi, kur es pats biju kungs pār savu dzīvi. Man likās, ka es esmu brīvs, es daru, ko es gribu, es pieņemu lēmumus, kādus es gribu. Es ballējos, kad gribu, un dzeru, kad es gribu. Un es mostos, kad es gribu, un es ar nevienu nerēķinos. Un es pat nerēķinājos tajā laikā ar savu sievu, ar savu draudzeni, tagadējo sievu Karīnu. Un es pieņēmu lēmumus pats, un man likās, ka es esmu brīvs tajā, ko es daru, līdz brīdim, kad es sastopos ar Dievu, un es saprotu, ka es esmu sasaistīts. Es neesmu brīvs tajā visā vairāk. Un tieši šādā veidā, kur cilvēks pats vairs netiek galā, ienāk Jēzus. Citā no evaņģēlijiem Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā 36. pantā ir teikts, ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Draudze, cilvēks bez Jēzus nav tik brīvs, kā viņš patiesībā domā. Tālākajos pantos, tā paša Marka evaņģēlija 5. nodaļā, no 6. līdz 13. pantam izlasīsim vēlreiz tādu nākamo daļu. Bija teikts, bet Jēzu no tālienes ieraudzījis, tas skrēja un metās viņa priekšā zemē un brēca ar stipru balsi un sacīja, kas man ar tevi, Jēzu? Tu Dieva visa augstākā dēls. No Dieva puses lūdzu nemoki mani, jo viņš uz to sacīja, izej tu nešķīstais gars no tā cilvēka. Un viņš tam jautāja, kāds tev vārds? Un tas viņam saka, vārds man leģions, jo mūsu ir daudz. Un tas viņu ļoti lūdza, lai viņš neizdzītu tos no tā apgabala, bet tur pie kalna liels cūku pulks bija ganos. Un tie viņu lūdza sacīdams, sūti mūs cūkās, ka tanīs ieskrienam. Un viņš tiem atļāva, un nešķīstie gari izgājuši, ieskrēja cūkās, un cūku pulks un no krasta iegāzās jūrā, un to bija ap 2000, un tās noslīka jūrā. Kad Jēzus nāk un parādās, viss mainās. Un interesanti ir tas, kā tas notiek. Nav nekādas cīņas, nav nekādas spriedzes, un nav sajūta, ka tūlīt būs kaut kāds tāds liels duelis. Nekā tāda. Arī līdzīgi kā ar Pāvilu, kad Pāvils sastapās ar Kristu apustuļu darbos 9. nodaļā, un pie zemes nokritis viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica, Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Viņš jautāja, kas tu esi, kungs? Bet viņš atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā, celies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara. Bet viņa ceļa biedri stāvēja kā mēmi, balsi gan dzirdēdami, bet nevienu neredzēdami. Tieši pavisam otrādi. Dēmoni paši nāk pie Jēzus šajā stāstā. Viņi viņu atpazīst, un viņi sauc, kas man ar tevi, Jēzu, tu Dieva visu augstākā dēls. Viņi baidās, nav nekādas cīņas, līdzīgi arī kā ar Pāvilu, nav nekādas spriedzes, jo Jēzus valda pār to visu. Viņi zina, visi dēmoni, kas šajā stāstā ir aprakstīti, viņi zina, viņi atpazīst Jēzu, viņi zina, ka viņam ir vara, un viņi zina, ka viņiem nav izvēles. Marka evaņģēlija 1. nodaļā mēs lasām, kad ļaunie gari atpazīst Jēzu 27. pantā. Kas tas ir? Farizēji saka, jauna mācība ar spēku, pat nešķīstiem gariem viņš pavēl, un viņi tām paklausa. Tas mums parāda vienu ļoti skaidru lietu. Jēzum nav konkurentu. Viņš necīnās, bet viņš valda. Mēs bieži tādā savā domāšanā iedomājamies, ka Dievs un ļaunums ir kā tādi divi spēki, kas cīnās viens ar otru. Bet Bībele to neparāda. Jēzus nesāk cīņu, viņš vienkārši pavēl. Un visi paklausa.
Ko tas mums varētu nozīmēt? Tas nozīmē, ka nav nekāda tumsa, kas būtu stiprāka par viņu, par Jēzu. Nav tādas saites, ko viņš nevarētu salauzt. Nav tādas dzīves, ko viņš nevarētu mainīt. Cilvēki bieži vien domā, iespējams arī savādāk. Mana situācija ir pārāk sarežģīta. Es esmu pārāk tālu aizgājis. Man ir par daudz pagātnes. Mani nevar mainīt. Bet šis stāsts saka kaut ko pilnīgi pretēju. Nav tāda stāvokļa, no kura Jēzus nevarētu atbrīvot. Nav. Cilvēks var būt iesprostots ieradumos, cilvēks var būt iesprostots domās, cilvēks var būt iesprostots vainas sajūtā, cilvēks var būt iesprostots atkarībās, un viņš mēģina kontrolēt, laboties, mainīt sevi. Bieži vien tas neizdodas, un tad viņš sāk domāt, ok, laikam tāds es vienkārši esmu. Bet šis stāsts saka, nē, tā nav tava identitāte. Jā, tu esi sasaistīts, bet Jēzus to var salauzt. Nav tādas saites, ko Jēzus nevarētu salauzt. Amerikāņu kristīgais teologs Roberts Čārls Sprols un labs bībeles skolotājs reiz ir teicis, nav tāda spēka šajā pasaulē, kas varētu stāvēt pretī Kristus autoritātei. Nav. Mums to būtu svarīgi saprast, draudze, un atgādināt sevi ik pa laikam. Nav tāda spēka šajā pasaulē, kas varētu stāvēt pretī Kristus autoritātei. Un kad Jēzus ienāk šai cilvēka dzīvē, kad Jēzus nostājās pret šo, kurš skrien pretī no kapa, kad Jēzus nostājās pret Pāvilu, kad Jēzus bija nostājies pret mani, kad Jēzus ir nostājies pret ikvienu no jums, kas jūs pazīstat viņu, tas nav tikai atvieglojums, tas nav tikai mazliet labāk, tas nav tikai nedaudz izmainīta dzīve, tas ir pilnīgs pagrieziens, tā ir pilnīgi izmainīta dzīve. Tālāk 14. līdz 15. pantam Marka evaņģēlijā mēs jau lasījām, bet pārlasīsim vēlreiz. Un viņu gani bēga un stāstīja to pilsētā un uz laukiem, un tie izgāja raudzīt, kas noticis, un tie nāk pie Jēzus un ierauga ļauna gara apsēsto tur sēžam apģērbtu un pilnā prātā to pašu, kam tas leģions bijis. Un tie izbijās. Šeit mēs redzam, kad ir noticis kaut kas pavisam savādāk, pavisam kaut kas skaists, varētu teikt. Tas pats cilvēks, kuru mēs tikko redzējām un tikko lasījām stāstā, un cilvēki, kas bija līdzās un to piedzīvoja, redzēja, ka viņš bija kapos, ka viņš kliedza, ka viņš sevi regulāri ievainoja, ka viņš bija nevaldāms, tagad sēž mierīgs, klusu pie Jēzus. Viņš ir apģērbts, pie pilna prāta, sakārtots, un tas ir pilnīgs kontrasts tam, ko mēs lasījām sākot ar pirmajiem pantiem. Un svarīgi ir, ka mēs ieraugam to, kas Bībelē ir teikts. 15. pantā pa vidu. To pašu. Nevis citu cilvēku, nevis aizvietotu, bet to pašu cilvēku. To pašu, ko visi pazina. Un tas nozīmē, ka Jēzus neiznīcina cilvēku, viņš viņu atjauno. Tas nav tāds nedaudz mazs uzlabojums, ko mēs ieraugām. Tas nav nedaudz labāka versija. Tā ir pilnīga pārmaiņa. Ko tas nozīmē mums? Kad Jēzus ienāk cilvēku dzīvē, mums mainās domāšana, mums mainās sirds, mums mainās virziens, un cilvēks sāk domāt savādāk, reaģēt savādāk, dzīvot savādāk. Mēs to pamanām. Tas ir ārēji pamanāms. Un brīvība nav tikai, es vairs nedaru sliktas lietas. Brīvība ir, kad es esmu kļuvis par citu cilvēku iekšēji. Ir cilvēki, kuri mēģina mainīties paši, vairāk saņemties, vairāk kontrolēt sevi, vairāk censties, bet tas parasti ir ārēji. Un mēs to redzam, kad
varbūt ir kāda ārēja uzlabojuma, bet iekšēji mēs redzam, ka cilvēks turpina cīnīties. Bet, kad Jēzus maina cilvēku, tad pārmaiņas nāk no iekšienes. Cilvēks, kurš bija dusmīgs, mēs viņu iepazīstam, ka viņš ir kļuvis mierīgs. Cilvēks, kurš bijis nemierīgs, viņš atrod mieru. Cilvēks, kurš bijis tukšs, viņš kļūst piepildīts. Un citi to pamana. Tāpat kā šajā stāstā, cilvēki nāk un skatās, un viņi ir šokēti. Jēzus ne tikai atbrīvo, viņš atjauno. Angļu baptistu mācītājs un teologs Čārls Spurgeons ir teicis, Kristus ne tikai piedod grēku, viņš maina cilvēku. Un šeit tas kļūst ļoti, ļoti personīgi, jo jautājums jau nav tikai, vai Dievs var mainīt cilvēku, jautājums ir, vai viņš ir mainījis mani. Pirms 4 kalpošanas es biju un esmu joprojām šīs draudzes loceklis, un man bija uzticēts pienākums arī būt kā draudzes priekšniekam, un joprojām es tāds oficiāli skaitos, bet man bija tas posms, kad es kaut kādus 2, varbūt 3 gadus nomināli nācu šeit, piedalījos dievkalpojumos un pat iespējams kaut kur dziļi sirdī būšu godīgs un pat nevēlējos pat kalpot un būt kā vadītājs. Bet 4 kalpošana un sastapšanās ar vīriem, ar brāļiem, arī ar mentoru pēc 4 man pilnībā izmainīja. Un es ticu, ka tur bija Dieva pieskāriens un es ļāvu, lai Svētais Gars maina manu sirdi. Es biju par to lūdzis un es par to lūdzu joprojām. Bet es ļauju, lai Dievs mani lieto, lai Dievs man ļauj kalpot un lai Dievs man maina iziet no tāda nomināla stāvokļa tuvāk viņam. Un tā ir tāda mana liecība, kad Dieva gars joprojām darbojās. Dieva gars joprojām ir dzīvs. Viņš maina, viņš aicina. Un viņš jau varbūt man aicināja jau kādu laiku jau, bet es neatsaucos un negribēju nemaz atsaukties. Bet šobrīd es stāvu jūsu priekšā un es jau nezinu, kur reizi jau šajā gadā jau man ir jāsludina jau. Ka es jau 2-3 gadus atpakaļ nemaz neiedomājos, ka es tā būtu darījis. Jautājums nav par to, vai Dievs var mainīt cilvēku. Jautājums ir, vai viņš maina tevi. 2. Korintiešiem 5. nodaļā 17. pantā ir teikts tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Mēs šo dzirdam arī kristību dievkalpojumos, mēs šo esam dzirdējuši, mēs esam redzējuši kā raksturvietas pie dažādām kristību bildēm. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Redzi, viss ir tapis jauns. Draudze, cilvēki var atgūt brīvību. Arī mēs šajā stāstā redzam. Jēzus sastapšanās, Jēzus saruna ar šo ļaungara apsēsto. Cilvēki var atgūt brīvību. No 16. līdz 17. pantam ir teikts, un tie, kas to bija redzējuši, viņiem stāstīja, kā ļauna gara apsēstam bija noticis un par tām cūkām. Un tie sāka viņu lūgt, lai no viņu robežām izejot. Un es gribētu teikt, ka šis stāsts šeit ieņem tādu interesantu pagriezienu. Cilvēki redz izmainītu cilvēku, reālu brīnumu, Dieva spēku darbībā, taču viņu reakcija nav prieks, viņu reakcija nav gaviles, viņiem nav pateicība. Tie, kas bija apkārtējā notikumā, viņi saka, Jēzu, ej projām. Kāpēc? Tas ir šokējoši. Kāpēc kāds grib, lai tajā situācijā, kad ir atbrīvots cilvēks, viņi saka, Jēzu, ej projām. Iespējams, Bībele mums dod dažas atbildes, bet nav skaidri teikts. Iespējams, viņiem tas maksāja veselu baru cūkas tajā laikā, nezinu. Viņi baidījās, ka viņi no tā, kas bija noticis, neko nesaprot. Viņi redzēja, ka Jēzus maina notikumus, Jēzus maina lietas. Un es domāju, ka tā situācija ir drīzāk līdzīga mums arī mūsdienām. Viņi negribēja zaudēt kontroli pār to, pār ko viņi iespējams varēja turēt kontroli. Mēs to līdz galam nezinām, jo Jēzus ienākšana, mīļie, vienmēr kaut ko maina.
Un ne visi to grib. Ne visi ir gatavi to pieņemt. Ir cilvēki, kuri grib palīdzību, bet viņi negrib pārmaiņas. Ir cilvēki, kas vēlas mieru, bet viņi nepieņem Jēzu kā kungu. Un ir cilvēki, kas vēlās, lai Dievs kaut ko sakārto, bet viņi nav gatavi, lai Dievs vada viņu dzīvi. Viņi grib, lai Dievs iejaucās, bet viņi nav gatavi atdot dzīvi viņam. Viņi nav gatavi viņu saukt par kungu, viņi nav gatavi viņu atzīt līdz galam kā glābēju. Un tad, kad Dievs sāk darboties pa īstam, tad cilvēka spēks atkāpjās tajā brīdī. Tas notiek arī šodien. Cilvēks dzird Dievu vārdu, redz, ka tas ir patiesi, jūt, ka viņā kaut kas tiek aizskarts, bet līdzīgi kā pagājušajā svētdienā. Bet varbūt ne tagad. Varbūt nedaudz vēlāk. Man tas ir par daudz. Un patiesībā tas nozīmē, ok, Jēzu, labi, paldies, bet nenāc man tik tuvu. Ne visi, kas redz patiesību, to pieņem. Un mēs to redzam arī šajā 17. pantā. Ne visi grib brīvību. Daži cilvēki vēlas palikt tajā pierastajā savā nominālajā stāvoklī. Jo tur viņi jūtās ērti, tur viņi jūtās komfortabli, tur viņi jūtās, ka viņi kaut ko kontrolē. Vismaz kaut ko. Pat, ja tas nozīmē viņiem palikt nebrīviem. Nepalikt brīviem. Dārgā draudze, šis stāsts nav par dēmoniem. Kādam tas izklausās, iespējams radikāli, jūs varat mājās pārlasīt. Šis stāsts nav par ļaunu garu izdzīšanu. Šis stāsts ir par cilvēku, par mums, ka tad, kad tu sastopies ar Kristu, tad, kad tu sastopies ar Jēzu, tava dzīve tiek izmainīta. Jautājums, vai tu ļauj? Bībele mums māca, ka mēs visi esam bijuši grēka varā. Mēs visi neesam bijuši brīvi. Varbūt ne tā kā šis cilvēks ārēji, bet iekšēji ļoti līdzīgi. Un tad nāk Jēzus. Un tas ir skaistākais šajā stāstā. Jēzus nāk pie cilvēka, no kura visi baidās. Pie cilvēka, kuru visi ir norakstījuši. Pie cilvēka, kuram viņi vairs nav vispār nekādas cerības. Un mēs redzam, ka Jēzus neaiziet. Viņš neatgrūž. Viņš neatmet, bet Jēzus atbrīvo. Draudz, tas ir evaņģēlijs. Jēzus ne tikai atbrīvo no tumsas, viņš dod jaunu dzīvi, viņš atjauno cilvēku no iekšienes. Un šodienas jautājums nav, vai Jēzus var, jo mēs redzam, ka viņš var. Jautājums ir, vai es ļaušu viņam mainīt savu dzīvi. Vai es ļaušu viņam un atdošu viņam pilnīgi visu sevi. Vai tomēr es turēšos nedaudz pie kaut kādas savas kontrolas, saviem ieradumiem, savas drošības, vai es atvēršu savu dzīvi pilnīgi viņam. Brīvība, ko dod Jēzus, nav tikai brīvība no kaut kā. Tā ir brīvība dzīvot pavisam citādi. Lūdzam. Kungs Jēzu, tu redzi mūsu sirdis, tu zini, kur mēs neesam brīvi, tu zini mūsu cīņas, tu zini arī tās vietas, kur mēs tevi turam ārpusē. Un neļaujam, lai tu nāc pie mums, neļaujam, lai tu nāc pieskaries mūsu sirdīm, mūsu domām, mūsu prātam. Mīļais Dievs, mēs lūdzamies, ka tu nāc un dari mūs brīvus. Nāc, Tēvs, dari mani brīvu. Nāc, maini mūs. Dod mums drosmi nebaidīties no tevis. Tad, kad mēs ar tevi sastopamies, ļauj, ka tu vienkārši ienāc mūsu dzīvēs pilnībā. Atver mūsu sirdis. Dievs, lai mēs nesakam, ej projām, ka tu mums esi par daudz, bet lai mēs sakam, nāc iekšā. Nāc un valdi pār mūsu dzīvēm. Nāc un esi kungs pār mūsu dzīvēm. Un, Jēzu, es tev lūdzu, ka tu dod mums jaunu dzīvi tevī. Tavā vārdā lūdzam. Amen.